16. augusts, tomātu hibrīds Crimson Crush F1. Viņš skaitās noturīgs pret fitoftorozi, un es to pārbaudu šogad. Viņš man aug atklāta laukā, nav nekāda seguma virs viņa, jā, tas ir redzams. Izskatās pagaidām labi, ne ar ko nebija apstrādāts. Pārējie tomāti, kas auga blakus, jau ir izrauti, jo viņiem jau sen sākas fitoftorāze. Un šodien es pamanīju, ka arī rūkim Tasmānijas šokolāde arī sākas fitoftorāze, un viņi tieši blakus aug. Jā, vot šitais slims tomātiņš redzams, ja ir. Tas ir Tasmānijas šokolāde, bet blakus vot tas ir jau Crimson Crush. Un neskatoties uz to, tas ir Tasmānijas šokolādes slims tomāts, un blakus ir Crimson Crush. Un Tasmānijas šokolāde man bija apstrādāts 2 reizes ar revus, un tik un tā saslimoja. Bet Crimson nav apstrādāts, jo man pašai ir interesanti pārbaudīt, kā viņš izturēs. Pagaidām viss ir labi ar viņu. Skatīsimies, kas būs tālāk.